Ja atgriežamies pie Pirmā pasaules kara, tad vācieši galu galā uzvarēja. Jā, viņi ieņēma daļu Francijas, Eiropu, visu tam līdzīgu. Viņi salika Reihu, būtībā savu. Viņi to salika. Bet kāpēc viņi zaudēja? Amerikāņi viņus piebeidza. Pievienoja savējo. Pievienoja. Ja nebūtu amerikāņu, tad Vācijas impērija tā arī būtu palikusi. Es piekrītu šādam Trumpa vērtējumam. Nu, pēc būtības laikam tā arī ir. Kāpēc amerikāņi tur iesaistījās? Nāciju konkurence. Tātad viņi negribēja, lai vācieši kļūst spēcīgāki, negribēja to Pirmā pasaules kara laikā. Visu nāciju motīvs ir savas nācijas attīstība. Tas ir galvenais motīvs. Attīstība nozīmē ietekmes, teritorijas un visa pārējā paplašināšana. Attiecīgi, kas ir klasisks piemērs, iepriekšējās politikas turpinājums ar militārām metodēm. Jā, ja tās neizdodas, tad izmanto citus paņēmienus. Tiklīdz amerikāņi saprata, ka pasaules līdzsvars veidojas tā, ka pat viņu neliela iejaukšanās pilnībā maina pasaules sistēmas arhitektūru viņu labā, protams, viņi iejauksies. Kāpēc viņiem traucēja Vācijas impērija? Tāpēc, ka Vācijas impērija paskaidroja. Tāpēc, ka Vācijas impērija, paplašinoties līdz pārāk lielam mērogam, tas ir kļūstot par uzvarētāju pār Padomju Savienību, Krieviju, bet uzvarēt Krievijas impēriju nozīmē būtībā jau pārvaldīt Eirāziju. Tātad Vācijas impērijas ķeizara perspektīva jau bija visa Eirāzija. Tātad jūs uzskatāt, ka uzvarot Pirmajā pasaules karā, kā notikumi attīstījās? Jā. Tātad viņi sakāva Krievijas impēriju vāciešus, vai ne? Viņi savāca Eiropu, viņi paņēma daļu no Francijas, kopumā tik jauku lielu gabalu, vai ne? Superspēja. Tas ir, viņi neapstāsies. Viņi būtu devušies tālāk uz austrumiem. Viņi nevarēja apstāties. Kāpēc viņiem vajadzētu apstāties? Kāpēc, piemēram, ņemot vērā Poliju, viņiem vajadzēja tur apstāties? Un kāpēc gan nepaņemt visu līdz pat Vladivostokai? Starp citu, pēc līguma ar Ļeņinu, Vācijas bruņotie spēki reparāciju komisiju veidā atradās līdz pat Urāliem. Ja kāds to nezina, un vācu karaspēka daļas atradās, piemēram, veselos reģionos, toreiz jau Padomju Krievijā, tā sakot, līdz pat Urāla grēdai. Tātad, principā, tā ir tā pati ideja, ko vēlāk izteica arī Hitlers. Mēs virzīsimies uz priekšu līdz Urāliem. Tātad viņš neko jaunu neizdomāja, viņš turpināja Vācijas ģenerālštaba politiku. Bet vācieši principā rīkojās loģiski. To sauc par nācijas paplašināšanos, nācijas ekspansiju. Kāpēc Krievijai drīkst iet aiz Urāliem, bet vāciešiem nedrīkst? Viss ir loģiski. Tā arī ir nāciju motivācija. Tā arī ir konkurences cīņa. Visa teritorija uz planētas Zeme ir sadalīta. Attiecīgi, ja tu gribi kļūt lielāks, tev tā jāatņem kādam citam. Atgriezīsimies pie Pirmā pasaules kara. Kāpēc amerikāņi tur iesaistījās? Kāpēc viņi palīdzēja vāciešiem zaudēt? Nāciju konkurence. Kāda veida? Tu pats teici, konkurence pastāv tikai starp kaimiņiem. Kur ir Amerika, kur ir Vācija? Konkurence pieaug no kaimiņiem. Bet konkurēt var tikai līdzvērtīgi. Tas ir, zilonis var konkurēt tikai ar ziloni. Tur trusis ir kopā ar trusi. No konkurences viedokļa. Vai kaut kur tuvumā aptuveni līdzīgas pēc iespējām un svara. Attiecīgi, kamēr amerikāņi bija tikai viena no reģionālajām lielvarām, viņi šeit nejaucās. Kad viņi sajūta, ka iziet jau pāri šim līmenim, vai tas jau bija redzams, viņi sāka jaukties. Tas ir, viņi sāka saprast, ka Vācijas izveidošanās, kas pēc Krievijas likvidēšanas noteikti uzvarētu gan Franciju, gan Angliju, ir skaidrs. Jā! Jau kļūst nepieņemami pirmkārt pašiem amerikāņiem. Otrakārt, viņi to nevarēja pieļaut, jo tas viņiem būtu izaicinājums otrajā posmā pēc 20, 30, 50 gadiem. Tātad Vācija kļuva par spēcīgu konkurentu Amerikas Savienotajām valstīm jau globālā līmenī. Globālā līmenī. Tas ir no bažu viedokļa, bet no virzības uz priekšu, attīstības viedokļa, Amerika vienkārši kļūst tik spēcīga, ka tā jau sāk uztvert savus kaimiņus, tos, kas ir blakus pāri Atlantijas okeānam. Un attiecīgi tā vēlējās iegūt Pirmā pasaules kara rezultātu, un to arī ieguva pastiprinoties, ASV. Sākumā ekonomiskā ziņā, jo nodrošinot visas karojošās valstis, viņi no tām savāca gan naudu, gan attīstīja savu rūpniecību, pārvarēja krīzi, kas bija Amerikā. Un pēc tam arī politisko. No nāciju konkurences likuma viedokļa viņa motivācija ir saprotama. Ja viņi būtu sēdējuši pie sevis un nekur nebūtu iejaukušies, pēc 20 vai 30 gadiem viņi būtu saskārušies ar Vācijas agresiju. Kas it kā būtu pakļāvusi Krieviju kļūst par spēcīgu? Eiropu. Un būtu devusies uz Ameriku. Automātiski. Bet kāpēc tā ir vajadzīga Amerika? Kāpēc visi tiecās uz Ameriku?
Sākot jau tātad no Napoleona kara laikiem. Tā ir konkurētspējīga cīņa. Resursi. Konkurence. Skaidrs, ka tie ir resursi. Jā, konkurence. Jebkura liela valsts, un jo īpaši impērija kā nākamais valstiskuma posms, vēlas paplašināties. Šis ir pamatprincips, paplašināties. Kad tu būsi ieņēmis savu vietu, kur tev ir fiziskas robežas, piemēram, šajā reģionā, Eirāzijā, tu noteikti līdīsi arī uz citu kontinentu. Tas ir cilvēka un nācijas konkurences cīņas princips – paplašināties, līdz tevi aptur citi. Tātad tu pūtīsies, līdz tevi neapturēs kāds, kurš arī pūšas. Un tieši šis ambīciju sadursmes brīdis arī ir jaunās robežas. Pēc sācinājuma rezultātiem pasaules kara veidā. Ja runājam rupji, tad tā tas arī ir. Tātad jūs uzskatāt, ka 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotās valstis sasniedza, teiksim tā, jau kļuva par globālu spēku un sāka jau iejaukties procesos citos kontinentos, lai nepieļautu nākotnes konkurenci sev? Jā, viņi apguva Ziemeļameriku. Viņi arī paņēma Meksiku, atņēma tai 2/3 teritorijas. Šeit, principā, Aļaska, tur kontrolējot Kanādu. Kanāda būtībā pilnībā bija viņu, tā teikt, pārvaldības formātā. Tagad arī viņu formātā? Jā, viņu formātā. Un viņi visu aizpildīja savu telpu, izlīda no ligzdas. Viņiem vajadzēja kaut kur virzīt savu ekspansiju. Kur virzīt? Tikai uz Eiropu. 2 apsvērumu dēļ, drošības apsvērumu dēļ, vai nu viņi nāks uz Eiropu, vai Eiropa nāks pie viņiem. Un otrs apsvērums – objektīva vēlme paplašināt savas impērijas mērogu. Saprotams, saprātīgs un loģisks. Lūdzu, paplašiniet uz Afriku, uz Dienvidu Ameriku. Bet vai viņiem to dotu? Kāpēc viņiem uz Eiropu? Starp citu, visa Āfrika ir zem Eiropas. Tur ir Lielbritānijas kolonija, tur ir Vācijas kolonija, tur ir Beļģijas kolonija. Jā. Tāpēc kā tu tur vispār tiks iekšā? Bet te ir iespēja. Eiropa ir novājināta karos. Amerikas Savienotās valstis to uztver kā panākumu. Viņi redz, vāja karā izpostīta Eiropa, tur ir jādodas. Visas lielās valstis vēlas kļūt par impērijām, bet lielās impērijas grib kontrolēt visu pasauli. Un nākamais solis tad ir palīdzība Padomju Savienībai karā pret Vāciju 2. pasaules kara laikā. Tā ir politikas turpinājums, tātad vācieši atkal ies. Iesim vēlreiz. Tātad 1. pasaules karš. Tātad 2. pasaules karš. Sākotnējie stāvokļi parasti ir vienādi. Kas ir Amerika 2. pasaules kara priekšvakarā? Kurš gan? Valsts. 1 no 10. Kas ir Amerika pēc 2. pasaules kara? Jā, spēcīga, ietekmīga, vara, jā. 1 no 2. Tātad 30 gadu laikā izrāviens, ko citas impērijas veids 200 gadu laikā, tas ir kvalitatīvs pārvaldības piemērs. Lūk, amerikāņi ņēma vērā šo pieredzi. Viņi tās pašas mērķus, kas bija Lielbritānijai, Vācijai, Francijai, zināmā mērā arī Krievijai, balstoties uz nedaudz atšķirīgu valsts uzbūves principu, sasniedz ar citiem paņēmieniem, un viņiem tas izdodas veiksmīgi. Viņi vēsturisko ceļu veids 10 reizes ātrāk.